Ir pagājuši 20 gadi, kopš Latvija iestājusies Eiropas Savienībā. Kopā augot, kopā spējam. Latvijas zivrūpniecības nozare šī jautājumā bijis tiešām sekmīga, un tā palīdzības vai līdzfinansēšanas programmas, kādas līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā arī mums bija pieejamas, Eiropas fondu programmas gan izstāžu organizēšanai, gan investīcijām jaunās iekārtās un ēkās, ļāva pirmkārt nozari sevi saglabāt, un otrkārt ļāva attīstīties un kļūt par ļoti pastāvīgiem spēlētājiem rietumu pasaulē. Mums teica, ka mēs esam diezgan traki cilvēki, ejot akvakultūrā, bet tāpat laikā es arī nedaudz stūrgalvīgs un man patīk izaicinājumi. Un no šodienas skata punkta es saku vēl vienreiz, ka bija pareizs lēmums, ka mēs šādu zivaudzētāju taisījām. Un pavisam noteikti es teiktu, ka nākamo 5 līdz 10 gadu laikā mēs varam kļūt par Eiropā nozīmīgu arktisko pāliju audzētāju. Pateicoties dalībai starptautiskās izstādēs, kas notiek ar Eiropas Savienības līdzekļu atbalstu, ir atrasti vairāk jauni tirgi priekš mums, kad reizes brētiņas eksportējam uz Japānu un uz citām valstīm. Vajag saprast to, ka tur mūs neviens negaida. Tā kā, tas ir darbs, un, protams, ir vajadzīga produkcijas kvalitāte. Gribētu, lai šīs tradīcijas turpinātu. Mēs kopā sargājam tradīcijas. Tas, kas paliks pēc mums, ar to strādās mūsu bērni un mūsu mazbērni.